Jūs pārstāvāt Liepāju, kur jūs šādus ieročus neizmantosiet. Bet Latgales puse ieroči būs izmantojami. Kāds ir mērķis? Kāds ir mērķis? Kurš tad ir zem vislielākā riska pēc šāda lēmuma, kolēģi? Viennozīmīgi parastie Latvijas iedzīvotāji. Mūsu potenciālam ienaidniekam nav vispār neviena apdraudējuma šajā gadījumā. Neviena pilnīgi. Un vēlreiz, kolēģi, ja jūs tagad braucāt pa ausīm saviem vēlētājiem un pieņemat šo likumu pieņemšanas pēc, lai spodrinātu savu tēlu pirms vēlēšanām, tad tā arī godīgi pasakiet. Tad man būs mierīgs gars. Tad es domāšu, viss ir labi. Apvienotais saraksts vēlreiz apvienotais saraksts. Jūs taču neminēsiet, jūs Liepāju un Ventspili noteikti ar šādam ierīcēm neaprīkosiet, vai ne? Tāpēc jūs tādi mierīgi esat. Jūs pārstāvāt Liepāju. Rosļiko, nekliedziet, lūdzu. Visi dzird. Un sanāk, ka jums ir vēlētājs Liepāja, jums ir vienalga, kas notiek Latgalē, vai ne? Nedrīkst apdraudēt Latgales iedzīvotājus. Nedrīkst.